spēcīgi emocionāli jākomunicē, jāgādā laikā, jādomā par to, kad es viņai nemeloju, jāmēģina ar viņu sadarboties, jānomierina, ja viņi kaut ko pārāk stresēni uztver, viņi nomierina vīrieti, ja viņš var kaut ko pārāk stresēni to uztver, un tā mēs ejam uz to, kad ir tas apmierinātais visums. Ja? Jo savādāk, vismaz precētās dāmas, lielākā daļa viņai būs nelīdz tai gultai un seksam. Ja, ja leduskapis nav pilns, ja nav atrasināts, kā būs tur rēķini samaksāti, ja, tad tur var taisīt tantru līdz nelabai dušai. Tā kā mīlēšanās, es vispār gribēju pastīties to tādā citā kontekstā, ja, jo mums tagad sanāk tā, ka mīlēšanās tas ir tā, vat ieejam speciālā buduārā, reku gultu, rekur ir seks shop šitie te visi tie, kā lai saka, atribūti, un tagad uz priekšu. Un tas ir ārkārtīgi kā lai saka, tas ir primitīvs tāds skatījums. Mīlēšanās, lakstošanās periodā, kur vīrietis iepazīstās ar sievieti, tā ir mīlēšanās. Viņa varbūt vēl līdz gultai pat neaiziet. Tā ir šī te ārkārtīgi emocionālā saskaņa, kur cilvēki viens pret otru atverās un kur sākas enerģijas plūsma visās čakrās vienlaicīgi, kas var aizvest uz to augstāko, skaistāko piepildījumu, ja? Un cik es saprotu, tantra ir par to, lai tur visās malās nenormāli cirkulētu. Ja? Bet tātad tas ir nesāks ar gultu. Tas sākas ar attieksmi. Un vēl kas ir, tieši tā kā šajā attieksmē ļoti lielai tolerancei, nu tā kā jābūt, ja, jo tur ir tā cieņa pret otru kosmosu, un paldies par to, ka viņš kaut kādā veidā veras vaļā, ja, un ļauj man tur, kā lai saka, ieskatīties, tad sanāk tā, ka arī, seksuālajās attiecībās teikt, ka lielākā daļa cilvēku mums patreiz nemaz ar visām čakrām tur tā smuki nepiedalās, ja, un tad viņi taistās tantras treniņu nometnes, ja. Bet var noteikti tieši caur to ikdienas dzīvi, saglabājot to, ko es runāju lekcijas sākumā, iepazīstieties visu dzīvi, lakstojieties visu dzīvi. Kaut kādus, vienalga kādus pasākumus uztverat kā jūsu šos te svētkus, kas ir jūsējie, personiskie, ja? Jo tātad viens elementārs kino apmeklējums tajā periodā, kur sieviete vīrieti iepazīstās, tā ir romantika. Tad, kad tā ir ģimene, tad pēkšņi tā nav romantika. Ja? Tātad darat visu, lai tā ir romantika visu dzīvi, un rezultātā tā gultā arī tas viss atspoguļosies tāpat. Jo tas ir drausmīgi, mums ir jāmācās mīlēt. Kas mēs muļķi esam, ka nezinām, kas man cilvēkā otrā patīk, un ja es esmu vaļā, tad vai es nezinu, ka es viņam gribu noglāstīt galvu vai iedot buču uz vaigu. Vai man tiešām ir paragrāfs jāizlasa? Lai saprastu, ka tas jādara, un kādu un kurā brīdī es to gribu darīt, nevar sieviete vīrieti pārsātināt. Ja? Un tā ir tā pati sieviete, kas ir medniece, ko es iepriekš teicu, ka viņa skrien pakaļ, un vai tev nevajag vēl? Ja? Rītā, vakarā, pusdienā, ja kas es te esmu, zvani. Tā. Tā ir tā sieviete, par kuru vīrietim zudīs agri vai vēlu interese, nu tā nopietni, tāpēc, ka viņā ir šī vēlēšanās tiekties pēc kaut kā. Tātad viņai ir, kā lai saka, viņai ir mums emocionāli apmierināts visums, kas gādā, lai apetīte pēc šī visuma nedaudz saglabājas. Ja? Un tā kā tas ir visums, tad to es arī domāju. Tā nav. Ja? Ja. Es tā pašā laikā saprotu, ka, teiksim, šī tantriskā mācība tādā burtiskā nozīmē ļoti labi
trenēja vīrieši to, kam viņi gadsimtiem ilgi varbūt nebija, nu tā kā, tā ir tā otra puse tam, kad vīrietis nāca, gāja, uzvarēja, ja? Jo daudzus gadsimtus vienkārši viņi nāca, uzvarēja, uzvarēja sievieti un viss, ja? Jo tādi bija laiki. Viņi praktiski viņu tā kā paņēma. Un tad šī te grāmatiņa par tantru un tas burtiskais izpildījums, tas ir tā otra puse, kā var nepaņemt, kā var savādāk. Bet tā īstā patiesība visticamākais, ka ir pa vidu. Starp to paņemšanu un starp to, kā lai saka, sevis noniecināšanu, kur nav, kā lai saka, nedrīkst, tā teikt, pabeigt, ja? Nu, kas ir arī pilnīgi muļķīgi, tāpēc, ka tas ir normāls process, ja, un šī enerģija, ja reiz viņa ir akumulēta, tad viņa ir jāizlādē. Prānu caur to zaudēt nevar. Tās ir muļķības. Caur to drīzāk var pavairot, ja, jo prāna vairojas cilvēkā kā caurtec. Kaut kas iet prom vecais, nāk jaunais vietā, ja. Nav ko tur krāt sastāvējušo šķidrumu. Un domāt, ka viņš tāpēc būs tagad svēts, ja? Man jau vispār te rodas dilemma šito lasot, tāpēc, ka sanāk tā, kad pabeigt ar mīlējoties ar sievieti nevar, te pašā laikā kā ir vienatnē. Ja, tad var, ja. Un tāpēc ir tas tāds sanāk tāds bišķi pretruna. Tā kā darat visu droši, dabiski, kā bērni, un neaizmirstat, kad emocijas un jūtas ir vissvarīgākā sastāvdaļa šajā visā procesā. Ja. Nevis ķermeņi, erogēnās zonas un punkti. Ja. Tā. Vai jūsuprāt jāmeklē ideālā sadarība visā, vai arī, ja ir sadarība, piemēram, seksā un līdzīgas dzīves pamatvērtībās, tad tie sīkumi reizēm arī kādu būtiskāku uzskatu, kas ļoti kaitina, ir spogulis un tiek izcelts paša nepilnības, kas prasa darbu ar sevi un patiesībā ar karmas atstrādāšanu. Tu vienkārši esi saticis cilvēku, kas tev parāda, ar ko tev pašam jāstrādā šajā dzīves posmā. Nu, būtībā šeit es piekrītu tam, kas te ir rakstīts. Un tā ideālā sadarība nav jāmeklē, viņa rodas ejot pa to dzīves taku, ko jūs jau šobrīd ejat. Ja? Nav jāmeklē kur. Ja? Vienkārši ejiet, mērķis ir domās uzlikts un aiziesiet. Ko Agnes saka par telegoniju, kādas atsaucas bērnu un vecāku attiecībām, kā to novērst? Telegonija, tas esot teorija par to, ka izšķirošā ietekme uz visiem sievietes pēcnācējiem ir pirmajam vīrietim viņas dzīvē. Tieši viņš nosaka visu sievietes pēcnācēju genofondu, neatkarīgi no tā, kad un no kā viņa dzemdēs savus bērnus. Kopsumā šajai tēzē nepiekrītu, jo tas viss ir atkarīgs no cilvēka psihes, nevis no pirmā vīrieša. Ja viņš pa miegam man izvaroja, visticamākais manā psihē nepaliks pat nekādas atmiņas par to un nekādu iespaidu uz visiem tiem bērniem viņš neizdarīs. Ja, tas ir kā ir uztvērus psihe šo pirmo. Ja sieviete ļoti spēcīgi psihē ir uztvērus šo pirmo kontaktu, ja, tad tādā gadījumā tam varētu būt daudz vairāk nozīmes. Ja? Bet tā pamatā es šai teorijai kā tādai vispār nepiekrītu. Tā. Jā. Vai var būt arī tā, ka ir dota vai nu sapratne, mīlestība, pievilcība, miers savā starpā, vai arī pastāv tikai seksuālā sadarības starp diviem cilvēkiem, vai abi kopā ir iespējami un savienojami? Gadās, ka ir. Ja? Un mēs uz to virzamies, un tā vajadzētu būt. Bieži vien tur, kur ir neprātīgās seksuālās attiecības, ir ļoti grūti sadzīvot kopā, un bieži vien tur, kur labi dzīvojās kopā, tās seksuālās attiecības ir mazāk neprātīgas. Tā ir tāda likumsakarība, kas ir ļoti, ļoti ievērojama, nu, tā pēc statistikas apmēram es tā skatos, ka tas tā ir vairāk vai mazāk. Tas nekas. Nu, kopsumā mēs virzamies uz to, lai viņi būtu
Abi, 100%. Ja? Gan. Ja? Un tā. Kāda kontracepcijas metode ir draudzīgākā sievietes organismam vai pārtrauktais dzimumaks ir kaitīgs vīrietim? Es ļoti daudz domāju par šo tēzi, un es vispār nepiekrītu, ka viņš tiek pārtraukts. Ja? Jo tas, ko sauc par pārtraukto dzimumaktu, nu, tad ir jājautā, kas ar to ir domāts, apstādināt krānu ūdeni. Ja? Ja tas krāna ūdens tomēr izlīst, tad nekas tur nav bijis pārtraukts. Ja? Tā kā, manuprāt, tā ir viena visnotaļ draudzīga metode. Tāpat tās ir vēl draudzīgas metodas, visas tās, kā lai saka, man patreiz debesis saka tā, ka vienkārši viņi saka, jūs esat spiesti izmantot to, ko šeit dzīve šobrīd piedāvā, un tādu, teiksim, kas ir vispār ļoti tagad kolosāla kontracepcijas metode, viņi saka, tādas nav. Nu, viņas visas ir katra ar savām kaut kādām blaknēm, ja? Jo viņi saka, visdraudzīgākā kontracepcija ir cilvēka domāšana. Un tā ir iespējama nākotnē. Ja? Gribu ir, negribu nav. Viss. Tas būtu tas, kā dabiski strādā pilnvērtīgi cilvēka domas, kas pilnvērtīgi regulē arī mūsu fizisko ķermeni. Ja? Pārējais viss viņam ir kaut kādas tās blaknītes. Tā kā teikt, ka kura no tām ir visdraudzīgākā, kas no kuram? Ja? Kā kurš to izjūt? Ja? Jo ir cilvēki, kuri teikt, ka, ja domā, ka hormonu tabletes gan ir ļoti nekaitīgas, un kad ārsti tagad ir pierādījuši, es tam galīgi nepiekrītu. Ja? Jo man saka tā, ka tiek nomākts tieši tā enerģija, kas ir sievišķā, ja? Ka tie hormoni būtībā sāk darīt tādu procesu, ka viņi nomāca sievietē sievieti. Tātad kas tur var būt ļoti harmonisks. Ja? Jo zinu, ka dakteris saka, nē, nekas, jo tagad jau ir visādas tās tabletes, un ka sievietēm vielmaiņa no tā netiek traucēta. Līdz tam varbūt viņi ir tikuši, ka vielmaiņa nav traucēta, ka var dabūt tādas kontracepcijas līdzekļi, kur vielmaiņa netiek traucēta. Ja? Bet to, ka tas ir kaut kas bremzējošs, slāpējošs, tas ir fakts. Ja? Arī visi mehānisko veidu, tā ir bremzēšana. Mēs jebkurā gadījumā bremzējam, vai ar to pārtraukto saucamo dzimumaktu, ja? Visur notiek bremzēšanas procedūra. Tiek nobremzēts process, kurš jau manifestējas. Ja? Es esmu ļoti lielā tempā, bet īstenībā izgājusi cauri tātad tai tēmai, kas attiecas partneru attiecības, partneris, pāris, ģimenes pāris, laulība, sadarinātājs un tam līdzīgi. Un nonākus līdz bērniem. Par bērniem ir ļoti daudz, un te ir tā lieta, ko uz citām reizēm ir jāatcerās. Jo sanāk tā, ka pret bērniem mums ir ļoti personiski attieksme, un sanāk, ka man ir vienāda čupiņa, tas, kas attiecas uz cilvēkiem attiecībām, un otru tad ir vesela vienkārši kaudze ar lapām, kur ir par bērniem. Un ļoti daudz jautājumu tieši tā, ka viņi ir nebūtiski. Un tāpēc tagad es skriešu apstājoties pie tā, kas ir ļoti būtisks, un pa virsu skriešu tam, kas, manuprāt, nav būtiski. Pirmais nebūtiskais jautājums. Pastāsti, kas būtu jādara vecākiem un cik ilgu laiku pirms plānota mazuļa ieņemšanas. Ja? Var sakot, atpūšaties. Vai bērnam un vecākiem jau iepriekš ir vienošanās par konkrētu laiku, kad mazulis nāks uz zemi? Loģiski, ka ir. Ko tas jums maina? Ja? Vai tas var būt kāds laika periods no līdz? Jā, ir, bet diez vai jūs to konstatēsiet. Ja? Ko debesis saka par sonogrāfiju pārbaudēm grūtniecības laikā? Ir tāda metode, ir, viss. Ja? To, ka tā sonogrāfija tur mazliet pakutina mazuli vēderā, ja? Un ka tas ultraskaņa akurāti nav patīkami, bet ziniet, tikpat labi, tad mēs varam sākt kasīties par to, ka jums mobīlie ir grūtniecēm un negrūtniecēm visur līdzi, un to starojums arī nav forši, tā kā, ja jūs atzīstat mobīlos un to, ka jums ir pilna māja ar vadiem, un ka jums ir stresaina dzīve, tad arī atzīstat to, kad ir ultrasonogrāfija.
Viss, viņi ir. Ja? Būs laiks, būs mierīgāk laika un varēs arī to tā kā mazliet mierīgāk visu skatīties. Tā. Vai ir tādi kristāliskie indīgo bērni, vai arī visi bērni ir kristāliski? Vai šitas ir vecāki, kur grib zināt, kurā ģenialitātes pakāpē viņu matvas ir atnākusi? Ja? Ne, es tiešām esmu riebīga, tāpēc, ka tie jautājumi ir tādi, kur man vienkārši uzdzen pumpas, un tas liecina, ka jūs galīgi neesat aizņemti attiecībā uz saviem bērniem ar to, ar ko jums kā vecākiem būtu jābūt nodarbinātām smadzenēm. Ja? Jo tie nav jautājumi pēc būtības. Jūs viņu mīlēsiet mazāk, ja viņš nebūs kristāliskais? Diemžēl laikam jā. Ja? Un tā. Tātad ir kristāliskie bērni, un tā būtu vienkārši tāda aura, kura kristalizējas. Viņš ir pēc vibrācijām jau jaunā laika cilvēks, un viņš nenes vecās astas līdzi. Bet medaļu par to nevienam tētim vai mammai piespraust nevar. Ja? Kristāliskām bērnam ir raksturīgi ļoti liela pašpietiekamība, ļoti liela gaismas caurlaidība, viņš ģenerē enerģiju, un to parasti pārējie pamana. Viņš ir tagad tāds ritīgs ģenerators. Indīgo ir cita stadija, kas nāk pirms kristāliskā, un viss šīs stadijas, starp citu, mēs pieaugušie arī ejam cauri. Ja? Indīgo stadija ir tā, kad es atsakos dzīvot pa vecām. Es vēl varbūt neesmu pašpietiekams tajā jaunajā versijā, bet man ir izteikta ambīcija, ka kā pa vecām, tā es vairs nedzīvošu. Tā kā indīgo, tie ir vairāk tādi lauzēji, bišķi agresīvāki bērneļi. Ja, un īstenībā vienkārši tā attīstības fāzē viņš ir pirms kristāliskā, un tieši šos pašus etapus ejam mēs pieaugušie arī cauri. Ja? Tā kā ļoti daudz no jums jau iet cauri tā indīgo fāzē, un varbūt ir vesela daļa, kur ir sen jau viņai pāri, un īstenībā tās auras jau kristalizējas. Ja? Un tā kā viss ir tā dabiski. Tur, kā lai saka, cierēt uz auras krāsu, ka ja ir indīgo krāsā, tad nu ir tagad kaut kāds ļoti superīgs bērns, uz to arī neaizrauties, tātad varat fotografēt, cik jūs negribat to auru, un pārbaudīt, kā viņi katreiz mainās no zilas līdz zaļai un tā, ja. Tā kā zilais tonis, kā pamattonis, ko gaišraģi redz dažreiz cilvēku ārās, tas liecina par to, ka cilvēkam, es saku, vai nu ir introverts ļoti spēcīgs intuitīvs process, jā, ar ko viņš ir aizņemts, vai arī tiešām tā ir dvēsele, kas nāk no citas planētas, un viņai nav vēl zemes krāsa, un tāpēc šis te indīgo, jeb kosmiskais tonis arī tur ļoti spēcīgi uzrādās, ja? Un to, kā šim cilvēkam iesastak visām lietām savs blaknes, ja? Ir kaut kāds savs plus, bet ir arī, nu, kaut kāds tur vājais punkts, ja? Tā kā katrs bērniņš ir labs tāds, kāds viņš ir. Tā, kas īsti ir dzemdības? Dzemdības no enerģijas tāda viedokļa, kas tur notiek enerģijas ziņā, tas ir pa kanālu, ka jūs dodaties no zemes atmosfēras eņģeļa stadijas, dodaties iekšā blīvajā enerģijā un strauji jūsu enerģijā, ja jūs esat šis mazulis, kas dzimst, tātad kļūst ar katru brīdi zemāka. Ja, jo tātad mēs šeit fiziski iemiesojamies blīvā enerģijā, un tas ir tāds process, kur tieši tāpēc gribētos aizrādīt ļoti daudziem doktoriem, ka dzemdības steidzināt bez vajadzības nav vajadzīgs. Ja? Jo tas ir normāls process, kā nu viņam vajag, tā nu viņam vajag, kur mamma, tā teikt, ļauj tam bērnam dzimt, un viņš ņem tik laiku, cik viņam ir vajadzīgs, lai ienāktu šajā te, pasaulē. Ja, tajā ritmā, kā viņam tas ir nepieciešams. Cita lieta, ja tur jau ir kaut kāda skābekļa trūkuma un kaut kas tur ir aizgājis ciet, tad es saprotu, ka ir vajadzīga doktora iejaukšanās. Ja? Bet mēģināt pa katru cenu izdarīt ātrās dzemdības nav nemazākās vajadzības. Tātad viņi saka 12 stundas, tas ir ļoti normāls laiks. Viņi saka, iedomājieties, ka jums, kā lai saka, ir, kur arī ir ātrāk, ja? Bet tātad, kāds teiktu, tur ir garas vai kā? Viņš saka, tas nav. Vidējais 12 stundas īstenībā būtu ļoti normāli, lai cilvēks netraumatiski sazemētos. Ja? Jo viņi saka, iedomājieties, tas ir kā leciens parašūtu. Gribat šitā? Ja? Un pēc tam, ja?
laipni lūdzu šajā pasaulē. Nu, tātad tomēr tā normāli nolaižās. Ja? Viņi saka, ka tas ir individuāli ņemts vērā, kāds cilvēks uz kādu likteni viņš iet. Ja? Mēs varbūt brīžam nezinām, kas tas ir pa likteni, un tāpēc atkal jāciena tas cits kosmos. Viņam tur ir liktenis, viņš zina, ka vai viņam tas ir svarīgi, cik viņam tas ir biedējoši, cik lieliem izaicinājumiem viņš ir atnācis. Un tāpēc viņam varbūt tur vajag kādam lēnāk, kāds saka, nē, man ir tik ļoti bail, es labāk ātri ar gumiju lekšu. Ja? Un tad atkal vērtēt pēc tā, vai tas cilvēks ātri atnāca vai lēni, kad nu, tagad tie vieni ir bailīgi, otri nē. Mēs ļoti dažādi reaģējam arī dzīves laikā uz bailēm. Un tāpat tās ir ar dvēselēm, tad, kad viņi tā fiziskā ķermenī šeit nāk. Ja? Kāds tieši aiz bailēm lec ātri, un kāds saka pamazām. Ja? Un kāds, starp citu, uzvedās tā, ka viņš nebaidās un vēl māti pa ceļam nomierina. Viss būs labi. Es piedzimšu arī bez tavas palīdzības. Atslābinies. Ja? Tā kā tur ir jaušās tas raksturiņš, tur jau jāšās, kādi viņi ir, un vienkārši klausamies, kas tur notiek. Tā nav mūsu vaina, tā nav mūsu izparēta ola, tas nav mūsu produkts. Ja? Bet tas, ka mēs radījām iespēju caur sevi atnākt kādai dvēselei manā ģimenē, tas ir brīnums, tā ir fantastika, kas tur notiek. Tā, kā pareizāk vecvecākiem paskaidrot savus izvēlētos audzināšanas principus? Vai vecvecāku komunikācija ar mazbērnu ir jāatstāja viņu paša ziņā, un tajā man nav jāiejaucas? Pirmām kārtām, ja šodien ir situācija, kurā ir tāda optimāli visforšākā, tad īstenībā vecvecākiem tur neko daudz diži izņemot ciemos nebūtu jāparādās. Un vienīgi tas, ka var paauklēt un kā, jo viņiem ir sava loma. Mums jau nākas, ka tie vecvecāki mums bieži vien ir aukles. Tā ir sanācis, ka viņi ir tās aukles, kuram tiek uzticēta bieži vien dzīve, vienkārši tā ir salikusi, ka tā bērna audzināšana ir jāuztic tam vecvecākam. Un tas, ka es tagad spazmošu par to situāciju, kuru man nepatīk, jo reti, kuri cilvēki vienādi audzina bērnus, tas būtu muļķīgi domāt. Ja? Un tagad atceraties, ja jau ir problēmas pret vecvecāku un viņa audzināšanas principiem, tās ir jūsu problēmas ar jūsu vecākiem. Vēl joprojām. Ja? Un atceraties, jūs tātad nemācējāt sevi aizstāvēt, un jums likās, ka jums tas vecāks ir nodarījis pāri. Tātad nevis strādājat ar vecvecāku, bet strādājat ar savu bērnu. Mācat viņam pretoties vecvecākam. Ja? No tā skatu punkta, kādā jums likās, ka jūs nemācējāt paust savu pozīciju. Ja? Un tā pašā laikā teikt, ka es esmu ļoti jauno māmiņu pusē, nē. Es, starp citu, esmu ļoti daudz vecvecāku pusē, kuri ar ļoti konservatīvajām it kā tām audzināšanas metodēm tos bērnus ļoti vienkārši noliek pie vietas. Ja? Jo ir tāda lieta, ka tie jaunie vecāki pirmkārt ir ļoti aizgrābti ar to, ka viņi ir kļuvuši par vecākiem. Viņi praktiski to svin vairākus gadus pēc kārtas. Ja? Un man personīgi vērot to svinēšanu nav interesanti. Es domāju, ka arī vecvecākiem nav interesanti šito vērot. Un tā tad nav tā, es saprotu, ka viņam varbūt ir par konservatīvu tā metode. Tas tā visnotaļ, ka var būt. Ja? Jo viņš ir nāk no tā laika, kur viņš ir audzis, kā viņš māk, tā viņš saprot, tā viņš to dara. Bet arī viņš tik uzstājīgi, tas vecvecāks nedarbotos, ja viņš redzētu, ka viņš uzticās tam, kā tas jaunais to dara. Bet tā tad kaut kas tā vecāka jaunā uzvedībā ir tāds, kas nerada pārliecību tam dzīvi jau nodzīvojušam cilvēkam, ka te būs labs rezultāts tai audzināšanai. Ja? Un tā satikšanās ir par vidu. Tātad tam jaunajam vecākam ir jāpamēģina saprast, kas ir tas, kas man no tā vecā cilvēka ir jāpamācās. Kur es laižu bišķiņ kaut ko tūtā, ne jau visu un ne jau burtiski, bet ja es cienīšu to audzināšanu un kaut kādu daļu no tā,
tad automātiski tam vecvecākam radīsies pārliecība, ka tam jaunam var uzticēt vairāk. Jūs paiesiet solīti pretī vecvecākam, ticiet, vecvecāks paies solīti pretī jums. Ja? Un kamēr nav cieņas no tā vecāka, tikmēr arī nav cieņas no tās otras puses. Ir vienkārši divas saitas stāv pozā, ja? Es zinu, kā jāaudzina pēc jaunām metodēm, un otrs saka, es zinu, kā jāaudzina pēc vecām. Ko darīsim? Bērnam ir iedot bērnību, kur ir abi. Tā nu ir tā dzīve nolikusi. Tātad nekas katastrofāls nenotiks. Viņš ir izvēlējies abus. Viņš ir izvēlējies. Tāpēc tā situācija ir tāda, ka viņš ir izvēlējies, ka būs tā viņa bērnībā kaut kur tā vecā mamma vai vecāks tētis, ja? Un ka būs tā otra puse. Un tā. Jo šito es no galvas zinu. Man mamma atnāk un stāsta par to, kā man māsai tur, var sakot, sintētiskie dzērieni bērnam tiek doti. Un tad pēc tam no otras puses, kā kaut kas tur kaut ko nesaprotot par sintētiskiem dzērieniem, ka bērniem tas taču tagad ir svarīgi, jo tur taču virsū ir visādi teletūbi. Ja? Un īstenībā abas puses pārdzīvo pa velti. Ja? Tā kā mēs te visi dzīvojam sintētikā nomirt, viņš nenomirs no tās sintētikas. Ja, ja nu gadījumā viņam pumps izmetīsies, labi vien ir, apstāsies, nedzers vairs. Ja. Tā ļoti vienkārši. Un kas tas ir, ko es te mēģinu pateikt, ko Debis mēģinu pateikt? Tas galvenais likums, ko būtībā bērnam ir jāapgūst ienākot šajā planētā, ir tie likumi, pēc kuriem šeit notiek sekas. Cēloņu seku likums. Un viņam ir vajadzīgi dažādi cilvēki ar dažādu domāšanu kaut kur apkārt, lai viņš redzētu, ka ir dažādi cilvēki, ar kuriem dažādi reaģējot, es piedzīvoju dažādas sekas. Tās nav kaut kas, kas būtu tagad, kā lai saka, sabiedrības postulāts. Nē, tā ir dzīve ar dažādiem cilvēkiem. Viens domā, ka tā ir pareizi, un otrs domā, ka savādāk ir pareizi. Ja? Pie kam ar tiem vecvecākiem bieži vien ir tā, ka viņi to dara pēc labākās sirdsapziņas. Nu, tad izvediet secinājumus. Ja? Pēc labākās sirdsapziņas tas ir tas, kā viņš no sirds to saprot. Kas tas tāds ir? Ja? Tā kā var viegli uz to skatīties, jo, teiksim, es pieļauju, ka varbūt jaunā mamma ļauj bērnam daudz vairāk, un tagad vecā mamma kaut ko neļauj. Nu, nenomirs no tā. Nu, aizies vēl kaut kur dzīvē, būs daudz, kur visādi cilvēki, kas kaut ko neļauj. Jautājums ir, kā tu uz to reaģēsi kā cilvēks, un kā tu ar to tiksi galā. Ja? Un tad, kad viņš atnāks mājā un sūdzēsies, mana ome neļāva to un šito, un es saku, un ko tu darīji? Ja? Jo sanāk, ka tas bērns tajā manipulācijā pa vidu varbūt pat mēģinās nostādīt vienu pusi pret otru. Ko tu darīji, ka tev neļāva? Kā tu to uztvēri? Kā tu reaģēji? Varbūt pareizi vien ir. Varbūt tu to omi tur neklausīji, un tāpēc viņa tev neļāva. Varbūt vienkārši tu bizo pa daudz, un viņai nav tik jauns kājas, viņa nevar visu laiku te visu skriet līdzi. Ja? Tā kā daudz vairāk tās pārunas ir vajadzīgas ar pašu bērnu, nekā ar to, kā lai saka, konfrontēt tur tos cilvēkus lielos, kurus tāpat jūs nepārtaisīsiet. Ja? Un tā. Tā kā vecvecāka komunikācija ar mazbērnu, no tā izriet, ka viņa nav jāatstāja viņu pašu ziņā un tajā nav jāiejaucas. Jo jums kā mammai ir tiesības iejaukties, kur? Sava bērna uztverē. Un tas nozīmē, ka jūs ar bērnu varat ļoti daudz ko pārunāt, saprast, izdarīt. Ja? Bet tā citādā ziņā tiešām tur mēsties pa vidu un stāstīt, nu nezinu, tur savam kaut kādam, jeb manā gadījumā, es nezinu, tur vīra mātei teikt stāstīt, kā viņai kas ir jādara, viņa darīs tā, kā viņa darīs. Ja man un manam bērnam tas nepatīks, mēs vienkārši maz brauksim ciemos, tas arī viss. Ja? Ja patiks vairāk, brauks biežāk. Ļoti vienkārši. Un tā. Šodienas bērnu nosacīts iedalījums. Ja domājieties, to raksta vecāki. Ja, vecāki raksta jautājumu, ka šodienas bērnu nosacīts iedalījums. Vecāki ir pirmie, kuriem bērni nav jādala.
Un tad ir tā, prasīts ir, vai tāds pastāv. Bērni cēlāji, bērni grāvēji. Nu, nedod Dievs šitādas, te, var sakot, diagnozes likt bērnam, jo bērns ir viss kopā, viņam ir visa iespējas, kā lai saka, pilnvērtīga dzīve priekšā. Viņš nav ne cēlājs, ne grāvējs. Ja? Viņš ir jauns putniņš. Ja? Un tāpēc nebrīnties, ka es esmu dusmīga diezgan lasot, ja, jo tas liecina, kas te ir izdarīts ar tām cilvēku smadzenēm attiecībā uz bērniem, ja, kas tur pa kroplībām ir iepotētas iekšā. Ja, varbūt vēl bērniem vajadzēja šito nolasīt, ja, ka viņi ir cēlāji un grāvēji, pie kuriem es piedaru mamma. Ja. Viņi ir gan cēlāji, gan grāvēji vienlaicīgi. Viņi var jūs pacelt un jūs sagraut. Ar savu es tevi mīlu vai es tevi nemīlu. Ļoti vienkārši. Tur ir prasīts, ko ar savu agresīvo uzvedību viņi vēsta pieaugušajiem. To, ka tie pieaugušie nav autoritātes. Un tieši to, ka tie pieaugušie viņus nemīl. Tādu, kāda viņi ir. Jo agresīvā uzvedība ir sevis aizstāvēšana. Kā viņš māk, tā sevi aizstāv. Ja? Un tad vecāks, kā te viņš var mīlēt to bērnu, es saprotu, tā ir milzīga dilema, kas te notiek. Jo ir publika, kas nemīl pati sevi, un kā tagad viņa mīlēs to bērnu? Nu kā viņa var nodemonstrēt tam bērnam, ka dzīve vispār ir ļoti jēdzīga padarīšana, ko vispār ir ļoti vērts dzīvot? Ja? Jo katru dienu pamatā bērns mācās no tā, ko viņš redz, ko viņš jūt, kā vienkārši tie pieaugušie dzīvo. Nevis no tā, ko tas pieaugušais stāsta viņam, bet kā vienkārši dzīvo. Kā dzīvo tētis, kā dzīvo mamma, kā dzīvo omis, kā dzīvo vēl kaut kas. Ja? Viņš to vēro un izdara savus secinājumus. Un šodienas bērni ļoti daudz, tātad pamatā tā agresīvā uzvedība bieži vien izpaužas kaut kur pirms skolas vecumā, un otrs ir pusauģa gados. Ja? Viņš kā māk, viņš neapzināti noprotestē pret to, ka es jau nu gan šitādu dzīvi dzīvot negribu kā jūs. Ja? Un tad tie cilvēki nezin, kur likties, jo parasti, ko es te skatos, ka tie bērniņi, kuriem šitāda tā uzvedība ir, viņi ir iedoti tām mammām un tiem tētiem, kuriem ir fantastiska pienākuma apziņa. Ja? Cilvēki, kuri dzīvojas pienākumu, viņam iedod bērnu, kurš pasaka, zini, ko ar to ar savu pienākumu. Ja? Un es saprotu, ka tas bērniņš, viņam ir kaut kāds pienākums jāmācās attiecībā pret sevi. Ja? Pienāc pats sev klāt. Ja? Bet tā, message ir ļoti skaidrs, kas pieaugušiem no tā ir jāuztver. Ka sāka dzīvot tādu dzīvi, savās sajūtās attiecībā pret sevi, lai bērns noticētu, ka dzīve ir tā vērta. Ja? Jeb arī ir jādod kaut kāds paskaidrojums, kāpēc viņa ir tā vērta, neskatoties ne uz ko. Tā kā bērni, viņi nav bērni, viņi vienkārši ir iesprostot mazā ķermenī cilvēki, kuri vēl nav konkrētajā šajā dzīvē uzreiz apdedzinājušies, un viņi ir pelnījuši ļoti pilnvērtīgu sarunu mūsu puses. Kā ar pieaugušajiem, nevis kā ar bebīšiem. Ja? Un tā. Kādas pamatlietas stūrakmeņus jūs ieteiktu izmantot bērnu audzināšanā? Nu, tas ir tas cēloņu seku likums. Tālāk pastāv uzskats, ka bērniem līdz noteiktam vecumam jāatļauj darīt viss. Jā. Un līdz tam noteiktam vecumam viņam ir jāredz, kas notiek tad, kad dara visu. Es pilnīgi piekrītu. Vajag ļaut darīt visu, kontrolēt to, kā tas notiek, gribi dari un paskaties sekas. Ja? Došu vienu piemēru iz dzīves, ka man sīkais sāk kārdīties mašīnā. Ko viņam tur kādu tur pudelīti, kas tur kurā tur rimīnā nopirkt, un viņš var sakot, tai mašīnā sēž un ārdās. Viņam ļāva ārdīties, viņam ļāva ārdīties, un viņam neteica, tagad kurš tagad apklusti bezpalīdzīgā balsī. Vienkārši tad, kad vīram apnika, viņš attaisīja durvis un izsēdināja no mašīnas to sīko ārā. Un pabrauca bišķi uz priekšu. Viss! Viss!
tu drīksti darīt, tādas ir sekas. Gribi dari vēl, būs vēlreiz tās sekas. Ja? Tā kā, jā, cilvēks tad ļoti ātri iepazīst. Nav tā, ka viņam kaut ko aizliedz darīt. Drīkst. Ja? Drīksti kaut ko tur samudrīt un drīksti pēc tam savākt tos visus. Nu, ko tu tur esi samudrījis, ja? Jo bieži vien ir tā, ka bērni taisa visādas tur tās rotaļu uzpariktas un tāpēc tam jāvāc tas ir pieaugušajiem. Ko jūs ar to parādat? Kas jūs esat? Kalpi, ja? Tātad var palīdzēt viņam vākt, jo diez vai viņš mācēs savākt jums prātām. Bet, bet viņam pašam, tam bērnam noteikti ir jāsaprot, ka tas ir viņš, kas vāc. Viņš izdarīja, viņš savāc. Ja? Un tā tālāk. Sīkais pasaka, ka viņš negrib ēst. Ko nu darīt, bērns neēd tajā un tajā pulksnī? Nēd. Viņš māk taisīt ēst? Nē. Nu tad nēd. Vot tajā pulkstenī bija, nēdi, viss nav. Nākamreiz zinās, ka tajā pulkstenī, kad dotu jāēd. Ja? Starp citu, šīs metodes man nāk no vecmāmiņas. Nevis no mammas. Ja? Jo manai omammai, viņai bija 7 bērni, un viņai nebija laika. Un viņa bija ļoti tāds darbīgs cilvēks, un viņa ļoti vienkārši tika galā ar visiem 7. Ja? Un tā. Tā kā visur ir tas pats, ka tur nebija ne soda, ne kaut kādas speciālas eksekūcijas, ne inkvizīcija. Vienkārši ir tas princips, ka vilciens brauc tālāk. Ja? Tas bērns ir iekāpis tajā vilcienā, vilciens brauc tālāk visu laiku. Ja? Un tā kā tu orientējies un darbojies vienkārši tajā vilcienā. Un tā, tas, ko man debesis saka, beidzat izturēties pret bērniem kā pret muļķiem, .1. Ja, jo tad, kad bērndārzā sāk krāsot ļoti dažādās krāsās, tad nu pat tās skatījos raidījumu, kur ir sacīts, ka bērniem ļoti patīkot spilgts krāsas un tāpēc vajagot izkrāsot kā tur tos skapīšus. Tas ir absolūts mītisks pieaugušo priekšstats par to, kas bērnam patīk. Jo bērnam patīk spilgts krāsas pusgada vecumā, kad viņš vienkārši no akla to par redzīgu. Bet nevis vēlāk. Ja? Un ja mēs vecumā, kur viņš spēja uztvert daudz sarežģītākas krāsas, visu laiku piedāvājam jēli, dzeltenu, sarkanu, zilu un tā tālāk, un tad pēc tam brīnamies, ka viņam neinteresē mežā sēnes lasīt, jo viņš jau nesaredz krāsas. Mēs viņam apstādinām kaut kādā brīdī to uztveres procesu. Ja? Jo ir absolūti, skatos, ka bērndārzos piedāvā spilgtas krāsas tajā vecumā, kur īstenībā dabiski bērnam ir uztvere un fantāzija daudz lielāka nekā jebkuram pieaugušam, un kur viņš no maza smalka žagariņa, kas ir nekādā krāsā, spēja redzēt to, ko mēs neredzam. Ja? Un tad to aizmālē ar tām spilgtajām krāsām. Ja? Nav vajadzības. Tā kā šai te fantāzijai ir jāļauj attīstīties, ja man būtu drastiski, kā lai saka, tādi drastiskas pieejas, kuras varētu, nezinu, kā izrīkoties, es vispār visus attīstošos, izglītojošos bērnu veikalus aizvērtu. Nu, ja es būtu tāds despotisks cilvēks, kas vienkārši darītu, tā kā man ienāk prātā, jo es tur neko jēdzīgu neredzu. Tur ir vienkārši plasmasas kaudzes, ja? Un tur nav nekā, kas māca cilvēku domāt. Ja? Un tas nekas nav saistīts ar īsto dzīvi. Un tāpēc tam mēs brīnamies, kāpēc viņa pēc tam tālāk sēž kompjuterā noslīkuši. Tāpēc, ka viņš jau no bērnības ar mūsu ļoti dārgu palīdzību tiek pieradināts pie kaut kādas mākslīgas uztveres un dzīves, un pēc tam viņš, protams, iet tālāk to ceļu. Man tur kaut kas... Ja? Nu tā. Un tā kā tas, kur beigās tas bērns sēž atkarībā no kompjutera, ja, vai no kaut kādām krāsainām mirgojošām reklāmām, vai vēl kaut kādām muļķībām, tas sākas stipri agrāk. Tajā brīdī, kur viņa fantāzija, kas viņam ir dabiska, tiek aizvietota ar kaut ko, ko mēs tev tagad iemācīsim. Ja?
Jo es atceros, ka bērndārzā arī māca cilvēku zīmēt bērnus, ka viņiem māca uzzīmēt tur cilvēci, viņi māca uzzīmēt gulbīti, saulīti, ja? Tas izpildījums, kā pieaugušais redz gulbīti un saulīti, ir fantastiski primitīvi salīdzinoši ar to, kā bērni spēja uzzīmēt tajā vecumā gulbīti un saulīti. Ja? Un tāpēc tam tas atkal aiziet milzīgu ciklu, līdz mums top mākslinieki, kas ir abstraktās mākslas meistari, un tad mēs ejam brīdamies tieši uz tādu pašu gulbīti un saulīti, kā varētu uzzīmēt bērns, ja? Apmēram 3-4 gados. Un tad mēs to saucam par nenovērtējumu mākslu un ļoti ģeniālu, interesanti pasaules uztveri. Ja? Mums viņa visiem ir tajā vecumā, un mēs viņu čik ļoti strauji, kā lai saka, norokam, tad nenovērtēdami to dabiski vienkāršo potenciālu, ja, kas cilvēkā ir ielikts. Un otrs libība, do vietas galības otrā. Ja? Tad bērns tiek uztverts par buļķi, tas ir tas, kā tas izpaužās, tu pat aprakstītais. Un otrs ir bērns tiek uzskatīts par visgudrīti. Un tas ir otrs grāvis, kur šodienas vecāki sēž, jo tas bērns nav visgudrītis. Viņš ir tāds pats cilvēks kā jūs, vienkārši mazā ķermenī pagaidām. Viņš, protams, ir gudrs, viņš ir personība, viņam ir savs kosmos, nenoliedzami, bet viņš nav visgudrītis. Un tātad ļoti daudz, kur ir tā, ka mēs meklējam tai bērnā nezinu ko, tur super kaut ko, mēs saredzam īstenībā dažbrīd patoloģiskā uzvedībā ļoti, izlaisti bērnu novērtē, redzi, viņš jau sev pāri darīt neļaus. Es gribu redzēt, kas notiksies pusauģu gados. Ja? Jo visatļautība tā nav bērna problēma, tā ir mūsējā, ka mēs viņam esam uzcēluši. Bērns ir mans skolotājs, fantastika. Ja? Bērns nav mans skolotājs, bērns ir mana atbildība. Un mans draugs. Un dvēseli, kas ir atnākusi ar mani miedarboties, un kur man ir jāciena un jāmēģina sajust. Lai es neforsētu kaut ko par daudz, tā kā mēģināt sajust viņa laiku, viņa ritmu, viņa kosmosu. Un dzīve tajā visā mums abiem ir skolotāji. Bet viņš nav skolotājs, un viņam šī atbildība ir par smagu. Ja? Tā kā tie vecāki, kur domā, ka bērns ir mans skolotājs, tas ir par smagu tam bērnam, jo viņš neapzināti to, atkal uztver šo tādu informāciju. Tā. Cik spēcīgs informācijas nesējs ir mātes piens? Spēcīgs. Ja, piemēram, barošanas laikā māte domā, ko pagadās, tad te redzams, ka mātes par sevi domā. Jo to taču ir rakstījusi māte. Ja? Domā, ko pagadās. Ko? Protams, ka domā, ko pagadās. Vēl bez bērna ir jāvāc, kā lai saka, vēl ir jāgludina un vēl ir kaut kur. Protams, ka domā, ko pagadās. Kas tad ir tas, kas pagadās? Jūsu dzīve jums pagadījās. Par ko jūs domājat? Vai ir iespēja atgriezt laiku, vai iztrept ievārīto putru? Nav tur nekādas putras, aizmirstiet. Ja? Tas, kas te jaušās, ir totāls miera trūkums jau pirms grūtniecības laikā un arī tad, kad cilvēks ir jau mamma. Ja? Pašpietiekamam cilvēkam tā pašpietiekamības informācija iet arī tai pienā iekšā. Jūs vienkārši, tā ir jūsu enerģija. Protams, ka viņi iet tai pienā iekšā. Ja? Bet problēma ir nevis tajā, ka jūs domājat, ko pagadās, bet tajā, ka jūs nosodat sevi par to, ka jūs domājat, ko pagadās. Tāda no liela muiža. Domāju par to, kas man ir svarīgi tajā brīdī. Ja? Vismaz kamēr tas bērns ēd, viņš nebļauj. Ja? Var vismaz padomāt par kaut ko, kas pagadās. Ja. Un tā kā nevajag iztrept ievārīto putru, nomierināties, viss kārtībā. Ja? Jo vairāk mammai ir miera,
jo labāks būs tas rezultāts. Ja? Ar pieniņu, ar pieņemšanu, ar to, kā bērns jūs uztver un tā tālāk. Mieru, tikai mieru. Cik vispār daudz vecāku domas un audzināšana ietekmē bērnus? Nu, diezgan padaudz. Ja? Bet, tas, kā jūs domājat, ir nevis, tāpēc ir svarīgi bez spazmām par to domāt. Ja? Jo jūs visi esat attīstības procesā bērni ieskaitot. Viņš nākot uz šo zemi zina, ka jūs neesat perfekti. Jūs varat tikai pēc labākās sirdsapziņas, bet nepārcentieties, nepārpūlāties. Jo līdz ko jūs pārcenšaties, jūs necienat vairs sevi. Ja? Un tad jūs jebkurā gadījumā nevarat izdarīt to, ko jūs tur pēc labākās sirdsapziņas būtu varējuši izdarīt. Vai arī bērns nāk ar 100% savu personību, kuru vecāki neietekmē, muļķības. Mūs ietekmē jebkas, un, protams, ka viņš nāk ar 100% savu personību, viņš ir uzprasījies 100% uz tādiem vecākiem un tādu vidi un dzīves situāciju, kurā viņš ir notrāpījis. Tā kā vainojiet viņu. Ja? Ja kas viņš pats vainīgs izvēlējās nākt tad, kad man tiešām naudas nav, ja? Un kā māku, tā tagad risināšu. Ja? Vienkārši svarīgi, lai jūs neko īstenībā nevainojat. Arī viņš nav vainīgs. Viņš vienkārši zināja, kur viņš nāk. Ja? Tā, ir dzirdēts, ka mātes pienam lielākā vērtība ir pirmajā bērna dzīves gadā. No imunoloģijas viedokļa, jā. Tātad kā imunitāte, kas varētu nākt ar mammas pienu, tā ir taisnība. Bet ir bērniņi, kuriem ir ilgāka vajadzība kaut kā pēc tās mammas, un ja tā mamma nav tāda, ka viņa akurāt labprāt ir zīdītāja, un tā pašā laikā viņa jūt, ka konkrēto bērnu, tā ir kā ir, ka viņš tur grib tā kā vairāk, ja? Tad tomēr tā satikšanās tais attiecībās arī ir, nevis tā, viss, gads uz redzēšanos, ja? Tad katrs bērns, viņš ir savādāks un ar katru drusku ir jāpaskatās. Ja? Jo ir bērni, kas labprāt paši jau sāk saņemt informāciju, citu, ne tikai mammas, tātad viņi ātrāk grib jau pieredināt sevi pie cita ēdiena, un ir, kur atkal ir ilgāk vajadzīga tā pabarošana. Ja? Negribētos, ka viņš vēl 3 gadu vecumā sēž pie krūts. Jā, praktiski liels cilvēks. Ja? Bet es esmu dzirdējis, ka arī tā ir. Ja? Un tādā gadījumā tur jau veidojas atkarība. Tā kā ir tāds moments, ka redzam, kad ar kājām skrien, ka viss notiekās, ka pamazām būtu jāsarunā. Ka jau tā kā pietiks. Ja? Un tā, jo, ko nozīmē atvienot no tās mammas krūts? Tas nozīmē to, ka tas bērniņš sāk ieiet pats savā dzīvē, savā kosmosā, šajā pasaulē. Jā, vēl joprojām mammas aizsardzībā, bet tas nav labs sindroms, ja viņš tagad tiešām jau kārtīgs tēvainas vai kārtīgi tauta meita, jā, tagad ik pa laikam ierāpas mammai klēpī. Ir ciltis, kurās arī šodien tas tā notiek, tāpēc, ka nav citu avotu. Ja? Un tad, ja mēs aizbrauc uz Āfriku, mēs noteikti saskartos, ka bērni bieži vien ļoti, kā lai saka, tiek baroti arī ilgi, tieši tā līdz 3 gadu vecumam. Tāpēc, ka nav citu to resursu tik daudz. Tā. Vai mākslīgās apaugļošanas procedūra ir vai nav pret visuma kārtību un pret dabas likumiem? Viņi saka tā, ja jūs gribat atteikties no mākslīgās apaugļošanas procedūras, kas nebūtu nesākās ar cilvēku, bet tad tikpat labi nevajadzētu ēst potētos bumbieļus, ja? Nevajadzētu pirkt puķītes, kas ir selekcionējušās, jā, tur kaut kā un izveidojušās. Viņi saka, tātad tas ir vai nav dabiskā kārtība. Viņi saka, protams, ka tas potētais, kā jūs zināt, un varbūt esat ievērojuši dabā, viņš ir vārīgāks.
Un ir dažreiz, ka tas potētājs izdodas selekcionēt sugu, kas saka, ir izteikti tur kaut kāda stipra. Viņi saka, tas viss ir tāds radīšanas process, kurš tur augšā aizliegts nav. Viņi saka, jums ir iespēja arī savādākā veidā. Viņi saka, ir planētas, kur vispār izņemot šo procedūru, ko mēs saucam par mākslīgo apaugļošanu, jā, nav. Tāds kā mums izprieces nav. Jā? Un ko tad mēs teiksim, ka tie pārējie citplanētieši ir nedabiski? Jā? Viņi saka, tā kā priecājieties, ka jums vienkārši vēl paralēli tai mākslīgai apaugļošanai ir vēl citas alternatīvas, daudz burvīgākas, interesantākas, kas vienkārši daudz citu planētu pārstāvjiem ir liektas. Vēl kas ir, man tāds joks ir par, kā lai saka, mākslīgo apaugļošanu. Jo man ir vēl jautājuši par to, vai tas nav pretrunā ar dabu. Un tad es teicu, vai nostēdēt stikla birojā ir vai nav pretrunā ar dabu pieaugušam cilvēkam. Ja? Tur, kur cilvēks strādā birojā, viss apkārt ir stikla, un viņš praktiski lielāko daļu dzīves pavada starp papīriem, kur stikla mēģinē. Un pēc tam viņš ļoti brīnās, ka turpinoties materializācijas procesam, viņš varētu būt topošais mēģiņu bērns. Tātad, ja mēs gribam, lai mums tomēr dabiskā apaugļošanas procedūra būtu tā ar to prieku, jā, nevis tā mākslīgā, ko mēs saucam par mākslīgo, tad mums ir jādomā par to, lai mēs nesēdētu stikla būros no rīta līdz vakaram. Jā, jo tā ir tā dabiskā versija, kā tas iet materializācijas plānā uz priekšu. Vai to, kādā veidā ir ieņemts bērniņš, piemēram, alkohola reibumā un izvarojot attiecības tikai seksa dēļ vai dziļi apusējas mīlestības jūtu un svētlais pludinē, nosaka to, no kādas dimensijas viņš nāks un ar kādu uzdevumu uz zemes, ja tam nav nozīmes. Vairāk vai mazāk nosaka, bet nevis tā, ka jūs tagad esat vainīgi, ka tā tas bērns nāk, bet tā tad jūsu liktenī ir bijusi šāda iespēja, kad ir jādod ceļš, dvēselē, kura nemaz nevar ienākt šajā inkarnācijā pa citādāku versiju. Ja, jo, lai sasniegtu tās vibrācijas, ar kurām viņi nāk, tad apmēram šādā izpildījumā tas notiek. Skarbi. Mazliet skarbi, bet tā tas vienkārši mums sanāk. Ja? Jo bieži vien tie ir karmiski mezglu bērni, tādi ļoti, ļoti kaut kā mums tā. Un viņš tā ir, mēs visi esam pelnījuši to mīlestību. Un arī tāds cilvēks ir pelnījis mīlestību. Piedošanu, iespēju, sapratni, iedziļināšanos. Jā. Jo cilvēks, kas, teiksim, pats būtu bijis izvarotājs, cilvēks, kas galīgi nerēķinās ar sievieti, kurš varbūt ir padarījis viņu iepriekšējā dzīvē stāvoklī, šāds cilvēks viņam kaut kad, lai izietu pilnu etapu informācijas par šo tēmu, noteikti arī nāktos piedzimt šādā veidā. Tātad tas priekš viņa ir šī te konkrētā iespēja. Es rados tad, kad manu mammu, piemēram, tur izvaroja. Ja? Tāpēc, ka tāda ir mana informācija. Ja? Tāpēc, ka es pats arī tā darīju. Ja? Tā kā tie ir tādi smagi notikumi, bet viņi ir ļoti loģiski. Viņi ir cilvēkiem vienkārši liekas emocionāli smagi. Tā. Tā kā tas uzdevums arī, ja tāds bērniņš nāk un šādā veidā, tas uzdevums ir visticamākais diezgan attīrīt savu to karmisko enerģiju. Tāds arī ir tas uzdevums. Padarīt vieglāku to enerģiju. Jā. Kā tas notiek, kad ieņemot bērnu, vecāki spēj debesīs iedegt jaunu zvaigzni? Man ir pierakstīta atbilde, ka es nekā par to nezinu. Jā. Jo es nekā nezinu, ka ieņemot bērnu, vecāki spēj debesīs iedegt jaunu zvaigzni. Man tiešām liekas, ka nevar. Jā. Tā pašā laikā, ja mēs tāpat kā Vēdas paskatāmies alegoriski, tad ir gan tur tāds moments. Alegoriski sanāk tā, ka debesis ir kosmos, jeb tas plāns, no kura nāk dvēseles.
tas, ko jūs ieņemot bērnu radat, ir koridors, lai rastos jauns kosmos. Tātad, kas ir tā kosmosa centrā? Bērns. Kas ir šis bērns attiecībā pret savu kosmosu? Saule. Kas ir saules zvaigzne? Ja? Tā kā tādā alegoriskā versijā sanāk, ka jā, tā tas notiek. Ieņemot bērnu, vecāki dod iespēju ienākt jaunam kosmosai, jaunai saulē, jaunai zvaigznei. Tālāk, vai piedzimstot mēs paši izvēlamies vietu, bērns māti, vai tā var būt, ka māte nevēloties savu bērnu, to neapzinās? Māte var neapzināties, tāpēc kā bērni var neapzināties, viss kaut kas var kaut ko neapzināties. Mātei ir tiesības nevēlēties savu bērnu. Iedomājieties, ka karmiski būtu no iepriekšējiem iemiesojumiem tāda situācija, ka ir mamma, kura ir ļoti, ļoti vīlusies, nu pieņemsim savā bērnā. Labi, lai paliek māte bērns, ja? Jo tikpat labi tas varētu būt cilvēks, kas nav bērns, bet es esmu viņā vīlies. Man viņš kādreiz bija ļoti mīļš, un man vienkārši tā sāp, ka es viņu vairs redzēt negribu. Savukārt tāda vēseli, kuru es negribu redzēt, gribu tā kā man atvainoties. Kādu versiju tas varētu radīt? To, ka māte nevēlās savu bērnu, kurš to zina un nāk un tomēr piedzimst. Ja? Tā kā tā var būt. Vai debesīm var pasūtīt bērna dzimumu? Vai, piemēram, var pasūtīt dvīnīšus? Vai tomēr katram cilvēkam ir nolemts bērnu skaits? Tas, kādi jūs ienākat šobrīd, tur pamatā jau tajā liktenī drīzāk tad tiešām astrologam paprasīt, viņš jums pateiks, vai jums var būt dvīnīši vai nevar. Ja? Jo šodienu jūs radījāt vakar. Tā kā šodien sākt par šodienu interesēties, ja, ko, nu, gribās dvīnīši, nākošā inkarnācijā būs. Ja? Jo pie ļoti liela enerģijas ātruma, varbūt kādam arī viņš var korekcijas ievies šajā inkarnācijā. Ja? Bet pamatā jūsu domas lido uz priekšu ar lielu asatumu. Ja? Cita lieta, ka ir cilvēki, kas jūt, nojauš, ko viņi ir gribējuši. Un viņš grib tos dvīnīšus, viņam ir, tāpēc, ka viņš vienkārši tā kā intuitīvi atcerās, ka viņš ir gribējis dvīnīšus, ka viņam būs dvīnīši, viņam viņi ir. Ja, bet tā drīzāk būtu atmiņa. Ja, bet tas ir tā, ka pasūtīt dvīnīšus, nu, tas ir uz priekšu drusku. Tad vēl ir, ja jūs pasūtat dvīnīšus, tā kā tur ir tāda kārtīga augšā komisija, viņi grib zināt argumentāciju, kāpēc. Un tur tas, ka divi smuki izskatās vai divi pie vienas reizes, šitā argumentācija cauri neies. Ja? Jo dvīnīši ir sarežģīti. Tā kā man ir jāgrib būt vecākam tādiem cilvēkiem, tiem dvīnīšiem. Kāpēc ir piedzimuši dvīņi? Jā. Šito es pat tā neesmu skatījusies dīži, bet cik es esmu ievērojusi, tie ir parasti, manuprāt, cik man ir bijusi saskara, ka tie diezgan lojāli vecāki, kam dzimst dvīņi. Viņi mierīgi skatās uz to, tikpat mierīgi viņi skatās, ka viņi ir divi vienādi. Ja? Un tik man mierīgi viņi skatītos, ja viņi ir divi tā kā atšķirīgi. Ja? Tā ir tāda, nu kā lai saka, varbūt ir miera vairāk. Kaut kur tur ir iekšā miers vairāk. Ja? Jo, ja viņi ir divi reizē, viņi taču ir papildu stress arī tai barošanas laikā. Var sakot, tas prasa iekšēju lielāku ietilpību, tā kā vienkārši iziet cauri tam procesam, kamēr ir bērnība. Nu mazā, ja, kamēr pa viņiem abiem vienādi. Jā, jo tad tur ir jālēc pie mikrofona. Jā. Tā kā var pataupīt un tāpēc brīža uzdot.
Tā kā bērna dzimumu var pasūtīt, bet drīzāk ir tā, ka tas bērna dzimums tiek saskaņots ar jūsu pašu personīgo attīstību un kas jums sevī tā kā, jāveicina. Jā. Tā kā, jo cilvēks labāk pats sevi pazīst un savas attīstības ceļu, viņš labāk var nojaust, kas viņam tur būs. Viņš vienkārši nojauš. Jā. Tāpēc tās var tad labi nojaust, vai man bērni būs tagad vai pēc 10 gadiem. Jā. Tā. Vai debesīm var tas mums ir atbildēts. Ko darīt, ja atšķiras viedokļi bērnu audzināšanā? Kā panākt kompromisu? Šitas ir viens traģisks klupšanas akmens, jo ļoti daudz, kur bērniem tā autoritāte pret vecākiem zūd tieši tāpēc, ka ir šie atšķirīgie viedokļi. Ka viens atļauj, otrs pasaka, to nedrīkst, un to, ko pirmais atkal ir aizliedzis, to otrais par spīti pasaka, ka drīkst, jā. Un atkal ir jārespektē tas, ka abi jūs izlēmāt kļūt par vecākiem, un tas bērns ir izvēlējies, kad viņam abi šādi pretrunīgi te būs te pretī. Tā kā pārāk nepārdzīvojiet, tā nav jūsu kompetence līdz galam tagad pārmainīt to otru, jo tātad tas bērns ir izvēlējies šos divus. Ja? Visbiežāk ir tā, ka viens ir stingrais, otrs ir izlaidējis. Ja? Tā ir tā pretruna. Ja, atšķirīgie viedokļi. Jo ir tāda, kur ir atšķirīgs viedoklis, vienkārši viens neliekas neziņas, un otrs liekas ziņas pa visu. Bet tos es nesaucu par atšķirīgiem viedokļiem, tas vienkārši ir, ka daudzina pamatā viens. Ja. Un tur ir tā, ka galvenais, lai tas cilvēks, kuru mazāk mīl, par to, ka viņš ir tas, kuram ir tas viedoklis, kā jāaudzina tie bērni, ja? Ka viņš nesāk diedelēt to mīlestību bērnam. Un ja reiz ir tas, ka nevar vienoties ar partneri par to, ka ir vienotas audzināšanas metodes, jo tā gadās, ka citreiz nevar vienoties, ja? Tad vismaz izskaidrošanās audzināšanas jautājumos ir jāpatur uz vēlāku laiku, kad bērns nedzird. Jo viņam nav jādzird, kā divi cilvēki kasās par to, kā viņu ietekmēt. Jo rezultātā viņš vienkārši visiem pasaka, ziniet, ka ejiet visi pa pieskaru pēc kārtas. Ja? Jo viņš jau ir vēl tajā ziņā naivs un muļķis, un tas ir ļoti loģiski, ko viņš paņēmis. To, kur ir vairāk kompetis un kas vairāk lutiņi. Ja? Tā ir tā audzināšana. Tā pašā laikā, ja bērni saskarās ar tās stingrās audzināšanas savukārt tām labajiem tādiem foršajiem aspektiem, tie foršie aspekti ir tādi, ka tur, kur mēs izlaižam un lutinam, tie parasti kā likums, tie cilvēki nezin, ko darīt, tad, kad ir krīze. Jo viņš zina, ko darīt ikdienā. Reku tā bombonga, reku tas, šito drīkst, to arī drīkst. Un tad, kad ir kaut kāds čepē, tad tas otrs parasti ir tas, kas tagad risina to jautājumu, ko tagad darīt. Ja? Un tad ir, kā lai saka, svarīgi, ka tur, kur konfrontējās tās metodas, tad tajā brīdī, kad ir piedzīvots tās sekas, kas man jau bija skaidrs, ka viņas būs, tāpēc, ka nav tā audzināšana tāda pareiza, ja? Tad mēs pie reizes it kā kārtojot to situāciju ar bērnu, parasti klūpam krāgā tam savam partnerim par to, ka es taču teicu, ka tā būs. Ja? Un atkal sākās tā kasīšanās bērnu priekšā. Šito te vaļu bērnam ļaut, ka šitāds strāda rīta dēļ viņa, to tā kā nevajadzētu, ja vien jūs to spējat. Ja? Jo viņš pamazām, viņš to vēro no malas, un viņš kļūst par tādu, ziniet, masonu pārstāvu. Tad šitie divi ir jāsalaiž ragos, man ir brīvs laiks. Un viņš sāk domāt, viņš pirmkārt saprot, ka tie abi vecāki nav autoritātes. Un otrs ir, ka viņam ir tur savs izdevīgums, ka viņi kasās. Ja? Un viņš sāk tātad domāt, ka tagad cīnaties par manu mīlestību. Un tad vēl trakāk ir tās audzināšanas metodas no katras no savas puses, jo mēs tagad cīnamies diedelēt, kurš vairāk diedelēs to bērnu mīlestību. Īsnībā mums no viņa būtu jāpamācās. Tātad viņš ir vienīgais, kas tajā situācijā nediedelē. Ja?
Un tieši tas būtu jādara tam pieaugušajam. Ja? Tātad tas, kurš uzskata, ka viņš ir rīkojies pareizi, nu pieņemsim, abi domā, ka rīkojas pareizi. Viens izlaiž, otrs neizlaiž, vienalga. Nu, abi ir pārliecināti, ka tās viņa audzināšanas metodas ir pareizas. Viss paliekat pie tā un it kā to darat. Kas notiek tālāk? Ja neuzticos es otru cilvēku audzināšanas metodēm, aizlūdzu Dievu par to periodu, kur, teiksim, tas bērns ir uzticēts vairāk tā otra gādībā. Jo varbūt es tiešām visu nezinu, bet ja nu es jūtu, ka tur kaut kas nav pareizi, es aizlūdzu Dievu par to, lai tur tas ceļš, nu tā, smuki, harmoniski, tikai jēdzīgos secinājumus izdarot, nu, kā lai sakam, viss tas ceļš risinās tādā veidā, ja? Jo man pati bija situācija, kur es pilnīgi saprotu to mammu, ka viņa saka, ka viņa negrib uzticēt bērnu vīram, jo vīrs lieto alkoholu. Bet viņš neizskatās, viņš nav mums ne bombas, nekas, ja? Nu, varbūt viņai ir reāli baila par to, kas tur notiek tajā laikā, kad tas bērns ir pie tā vīrieša, kurš lieto alkoholu. Bet tiesības tam vīrietim uz to bērnu ir. Audzināšanas metodas tātad kardināli atšķirīgas. Jo tā arī ir audzināšana. Es atceros, man ar patēvu sēdēju, malkoju konjaku un filozofēju par dzīvi, mācīju matemātiku. Jā, es to ļoti labi atceros. Tātad konjaks un matemātika man tas ir vienotā, kā lai saka, plaknē. Un tad tā sieviete izmesus jautā, ko darīt, un ka viņa būtībā gribētu atņemt tās tiesības tēvām, attiecībā uz bērniem. Un es saku, bet viņi pie tā tēva ir atnākuši, tāds viņš ir, kāds viņš ir uz šo brīdi, un būtībā, lai cik sāpīgi nebūtu, uz pāris reizēm viņš ir jāizlaiž, līdzi kinokamera, mazliet. Jā, tātad jāfiksē jau ir. Dari tu kā mamma, ko tu dari ar savām metodēm. Ja tu uzskati, ka tā situācija ir bīstama, tātad pasako dubultā. Ja? Un tajā pašā laikā paralēli, tieši tajā pašā laikā notiek otra cilvēka audzināšanas metode. Viņas iet abas divas paralēli. Ja? Jo kasoties vienkārši mēģinot apelēt pie tā, ka tur kas tur, nekas tur nav. Tas nestrādā. Es kaut vai zinu savā ģimenē, kad es saku savam dēlam apģērbies ārā augsts, otrs saka, nē, ārā ir karsts. Jo katrs mēs spriežam pēc savas izjūtas. Tātad es esmu tendēta līdzi katram gadījumam 2 džemperīšus paņemt, ja nu kas. Ja? Man vīrs ir tāds, kuram ir vienalga mīnus 40 vai plus 40. Ja? Un viņš, protams, rēķina, kad kas tad tur? Ārā vasara. Ja? Es tātad pasaku, kad nevis sāku tur to vīru diskutēt, bet vienkārši Edzim saku, ka tev vajadzētu tā kā to jaku paņemt, ja nesaaugstēsies cēloņu seku likumus. Un es ļoti labi zinu, ka ja viņš klausīs tētim, ko, protams, viņš darīs, jo tētis attiecībā uz ārā iešanu vasaru ir lielāka autoritāte, viņš, protams, saaugstējas. Un es viņam ļauju saaugstēties. Un pēc tam es saku, kā? Ja? Nākamā reize ir tā, ka viņš pats pasaka, es gribu jaciņu. Ja? Tātad, jo ātrāk jūs piespiedīsiet to bērnu ar savu galvu domāt, nevis jūsu vai tur kādu tur audzināšanas metodu, viņam ir sava galva, ir cēloņi, ir sekas. Ja? Ej pie tēta, kas dzer, gan jau izvedīsi secinājumus. Ja? Uzticieties vairāk, viņiem ir smadzenes, viņiem ir uztver, viņiem ir secinājumi. Viņi nav muļķi. Ja? Tā kā mieru tikai mieru, un viņi jūs mīlēs. Un ja jūs nekļūsiet ar, kā lai saka, nepārdzīvosiet pārmērīgi, spazmatiski par to, ka kāpēc mani nemīl, ja ir šitā doma, tad tiešām nemīlēs. Ja? Bet ja es tā ļoti mierīgi to uztveru, tad arī viņš īstenībā, tas bērns, diezgan sakarīgi norēģē. Ja? Tā kā kompromiss tur nav jāpanāk, tur ir jāpanāk paralēle, kur bērns nosinhronizēs, jo tātad viņš pats šo pretrunu ir pieprasījis ienākot šajā inkarnācijā, un viņš nosinhronizēs un pats izdara izvēli. Un starp citu notiek fenomens, viņš pasaka tajā jautājumā tētim taisnību un tajā mammai. Un tas, ko mēs tur ar saviem audzināšanas viedokļiem tur netiekam tajā konfrontācijā galā, būtībā tas bērns beigās palīdz saprast, kāda tad ir tā optimālā vidējā
zelta griezuma līnija, jā, tajā visā. Tā. Jo vēl viens no audzināšanas piemērs, tātad man tur ir sētā milzīgas augstas stalažas, kur var uzkāpt uz otro stāvu, un man kā piesardzīgajai mātei liekas, ka tur nevajadzētu kāpt, jeb ja kāpt, tad nu es nezinu, ar skafandru galvā un tā. Tas man tā liekas. Manam vīram liekas, ka bērns var kāpt tur vispār bez pieskatīšanas. Rezultātā ir tā, ka viņš, protams, ir bijis, kad ir uzkāpis bez pieskatīšanas, jā? Un ir, kad es to ieraugu un ir, var sakot, burās man garstāvoklis. Un arī bijuši šīs te bāzes, ka es sakašķējos pa tēmu, kad es saku, nu tā nevar vīram, ja, kad nu, tomēr tu atbildi par tā bērnu dzīvību. Viņš ir gudrs, viņš ir foršs, viņš zina, viņš neskaitāmas reizes tur ir kāpis, es taču zinu. Ja? Es saku, es saprotu, ka viņš ir gudrs, ka viņš tiešām zina, bet to vienu reizi, kad viņš liksies, kas atbildēs tad? Ja? Un bērns apstādināja mūs abas divas teikdams tā, mamma, tu neuztraucies, es sargājos, es kāpju uzmanīgi. Ja? Jo viņš ir sapratis to vidusceļu, ka reizē ir tas, kad ir viena cilvēka visatļautība un ir otrs, kurš saka nekāp, tāpēc, ka jāsargājas. Ja? Un tad viņš ir sapratis, kad ir jākāpj uzmanīgi. Ja? Kad ir tiešām ļoti jāvaktē, ka tie nav joki. Kad es pagriezos un debesīm šo jautāju, tad man teica tā, jums visiem ir alerģija, vienkārši tikai fiziskā formā viņi ne visiem izpaužas. Ja? Šis ir tāds laiks. Šis ir tāds laiks, kur mums ir alerģija uz pasauli, uz esošo dzīvi, jo mēs tiešām dzīvojam tajā laika nomaiņas posmā, kur sāksies jauna dzīve, jauns laiks, un šis vecais vairs nepatīk. Ja? Un alerģija fiziskā plānā vairāk ir izteikti tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši ne tik vienkārši to attieksmi. Kā lai saka, tāpēc ļoti daudz varbūt izskan šīs tēzes, ko es saku, nesarežģīt, neko nesarežģīt, vienkārši uztvert. Pat ja tā ir ļoti sarežģīta situācija, skatīties uz viņu vienkārši. 1, 2, 3, punkts. Ja? Jo alerģijas ir pieaugušas, pieaugot intelektuālai attīstībai un intelektuālai uztverē cilvēkā, un kopš viņš ir sācis redzēt visu sarežģītu, un kopš viņš ir sācis dalīt, ka šis ir tīri, un tas ir netīri, un tas ir nevajadzīgi, un tas ir priekš smalkiem cilvēkiem, šitas nav priekš smalkiem cilvēkiem, ja? Tad psihe izstrādā ļoti daudz tādas nianses, kuras fiziski, burtiski manifestējot, rada alerģiju, ja? Jo ļoti daudz, kur ir uz putekļiem, uz sadzīves ķīmiju, kā es saku, tas ir smalko cilvēku sindroms. Es esmu tik smalks, ka nekas man prasts nedara. Viss ir speciāls. Un tur sanāk, ka tā slimība tad arī izpaužās tā, ka tiešām nekas vairs prasts nedara. Nu, visu vajag speciāli, jo uz visu ir alerģija. Ja? Un alerģijas ir dažādas, teiksim, tas ir uz tiem visādiem tur putekļiem, ķīmijām un tam līdzīgām lietām, ja, tur, kur tā ir ēdiens, tas ir savādāk, tas ir tas, ka mums tiešām ir grūti sagramot to šodienas situāciju, ja, un pie kā mēs esam mācīti ļoti daudz ko nemīlēt. Es saku, man vienkārši var pārsteigt tas, ka bērniem alerģija uz pienu, jo tas nozīmē, ka garīgajā plānā viņam ir alerģija uz mīlestību. Alerģija uz mammu, alerģija uz dvēseli. Ja? Tad cik tālu mēs esam vispār aizbraukuši? Jo tāda lieta agrāk nebija. Ja? Viņi ir parādījusies tagad. Un tad vēl atrod hipotēzi, kāpēc izrādās bērnu kuņģim piens nav piemērots. Ja? Kas tad viņam ir piemērots, ja ne piens? Jā, jo govs piens atšķirās. Nē, nu, protams, ka viņš atšķirās. Bet ar viņu ir izbaroti kara laikā ļoti daudz mazuļu, kuriem mātes aizgāja bojā. Un alerģijas tur nebija. Un tā kā visādas tādas lietiņas. Tad ir kaudze rādas slimībām, kuras ir būtībā, viņas tiek sauktas par alerģiju, bet tāpēc, ka acīm redzot neatrod kaut kādu veidu, kā to nodefinēt, jo varbūt tā nemaz nav alerģija. Ja? Jā, tas ir vienkārši veids, kur tieši tā mēs āda ir uztvere. Un tā tad mēs uztverām
informāciju apkārt gaisā, un mēs attiecīgi reaģējam. Un tātad mēs esam ļoti daudzos līmeņos, kuņģī, ādā, elpošanā, sasnieguši to stadiju, ka viss pat pietiek, vairāk nevaru. Man vajag mieru, man vajag savādāk dzīvi, savādāk režīmu un tā tālāk. Visiem. Ja? Tāpēc arī tās alerģijas šodien ir tik daudz. Tā. No kā ir atkarīga bērna imunitāte? No dinamikas, miera, kas ir viņā. Ja? No pašpaļāvības. Tātad visi tie bērni, kuriem tā imunitāte ļoti braukā, viņiem pašpaļāvība ir mazāka. Lielākoties ir jau arī individuāli izņēmumi. Kā bērniņš tiek pie saviem sargeņģeļiem? Sargeņģeļi ir tie, kas viņu noved uz zemes. Un ir lasīts, ka līdz zināmam vecumam bērniņš redz paralēlo pasauli un garus par mums labāk pieaugušajiem. Vai no vecāka puses ir iespējams audzināšana no kaut ko darīt tā labā, lai bērni šo spēju nepazaudētu. Un palīdzēt viņiem šīs spējas attīstīt. Neredzu, kāpēc neredzīgais varētu palīdzēt redzīgam attīstīt spējas. Var vienīgi to, ko es teicu par tām bērnību, kad mēs ļoti bagātu fantāziju aiztaisam ciet, ja, ar klucīšiem un visādiem, kā lai saka, neinteresantiem, ļoti primitīviem domu graudiem, kas ir materializējušies, ja, un mēs aizbāžam ciet to ļoti interesanto pasauli, kas ir. Citādi es teiktu, ka daļai bērnu pat būtu veselīgi, ja viņi neredzētu, jo viņi baidās no tā, ko viņi redz. Ja, tā kā, ja kāds domā, ka redzēšana ir beigā dieva dāvana, ja, tad tas nebūtu tā nav. Ja. Un tāpēc ir labi, lai viņš redz tad, ja viņš grib redzēt. Ja viņš pats negrib redzēt, es neredzu nekādas vajadzības, jo citreiz ir, ka bērni redz mirušos, un tā redzēšana viņam vairāk traucē nekā netraucē. Ja? Jo tātad tur ir kaut kāds pārklājums aurā, daļa, kura viņš ir atvērts uz tādu veidu informāciju. Ja? Savukārt tur, kur bērns pārāk agri redz, nezinu, kas jums iekšās ir, ja? Tas, kā lai saka, man debes saka, maksimāli netraucēt bērnam izdzīvot bērnību. Redz, normāli, lai redz. Ja? Atkal tā vienkāršā attieksme, jo līdz ko mēs tā speciāli pret viņu attieksimies, tā ir atkal underkins un sabojāta dzīve. Jo pārāk speciāli tad viss ir. Daļai bērnu dabiski pēc tam tas pievarās ciet, un tas ir normāli, un pēc tam atkal veras vaļā jau tad, kad cilvēks top pieaudzis. Arī tā ir pilnīgi normāla parādība, bet galvenais to radošo neapstādināt. Individuālo radošo domāšanu. Cik jautājumu ir? Tālāk ir tas nedara. Vai bērns ir jāpotē? Es teiktu, ka šodien var vairs nepotēt. Vai vecāki var mainīt bērnu karmu, viņi jau to dara, viņi tur piedalās, jā, bet mainīt likteni viņi tā šausmīgi nevar, viņi var ietekmēt trajektoriju vai izvēles kaut kādas. Vai tiešām līdz 7 gadiem mammai bērnam viena aura? Es teiktu, ka aura tur nekad nav viena, vienkārši tas, ka mammas enerģijas pārklājums ir bērna aurā. Jā, un tas bieži vien saglabājas līdz 14 gadiem. Antropozofija uzskata, ka bērniem nav vajadzīgas bēbīšu skoliņas, un domā, var sakot, prasa, ko es par to domāju. Man liekas, ka bēbīšu skoliņas tiešām nav vajadzīgas, lai man viņas piedod. Ja vienīgi kāda māte galīgi nezina, kā ietīt lelli, un ja tā bēbīšu skoliņā to māca, jā, tad var tur doties tā. Kā atšķirt mātes intuīciju no bailēm? Intuīcijai nav baiļu. Tā ir, intuīcijai vispār nav raksturīgas bailes. Jā, tā kā, ja jums ir bailes, tad tā nav intuīcija. Tā. Pārējais īstenībā ir viena liela atkārtošanās, prasa vēl par zemajiem astrāļiem, uzbrukumiem, ko bērni saņem nakts laikā, un šitas ir svarīgs. Un tas nozīmē to, ka ir jāgādā, lai bērnu enerģija vienmērīgi iztērējas. Ja viņiem veidojas enerģijas pārpalikums, ka viņi uzkačā, un tad sanāk tā viņš aiziet gulēt,
ir problēma. Viņš ir jānogurdina, lai viņš ejot gulēt nav uzbudināts. Ja? Šitā ir šodien ļoti daudziem, ka viņi vienkārši tur veidojas enerģijas pārpalikums un tad astrāļi tur slēdzās klāt un ēd. Ja? Ja viņam nav enerģijas pārpalikuma, tad viņš mierīgi aizmieg un mierīgi gremo savu informāciju. Plus vēl atkal mammas, esat drošākas, pašpietiekamākas, esat labas mammas, esat labas, domājat par sevi labas domas, esat mierīgas, tad jūsu aizsardzība daudz vairāk izpaudīsies bērna laukā. Vecvecāku netikumus mantot ģenētiski nav iespējams. Tā. Par bērniem, kas ir dzimuši un par kuru runā kā par pazudušo paudzi, negrib strādāt, mācīties. Nekas būs citas inkarnācijas. Tā. Kāda ir labākā mamma pasaulē? Pašpietiekamā, kas liek cienīt sevi un māca cienīt arī pārējo pasauli. Tā, vai vīrietim klātesot bērnu dzimšanas brīdī rodas un pastāv cieša saiknes ar bērnu un tēvu. Parasti tomēr veidojas ļoti cieša saikne, kuru apzinoties vīrietis vai nu vēl vairāk bēg, vai nu vēl vairāk mīl. Tā. Ko darīt, ja vecāki nepieņem bērnu otro pusīti? Dēļ tās abojušais attiecības tā, ka nenotiek komunikācija. Nu, lai nenotiek. Nu, tur kāds ir pozā. Tā. Vai TV reklāmās ir hipnotiski kodi, no kuriem bērni tiek programmēti par šopaholiķiem? Tad ne jau tikai bērni. Ja, jo tur taču kas darbojas. Tā pati slavenā cilvēka atnāk un es saku, tev, lai doktorētos, vajadzēs skaitīt afirmācijas 50 reizes tur dienā apmēram, tur kaut kāds teikums. Kas ir reklāma? 50 reizes dienā jums vienkārši bāž iekšā apziņā teikumu, un, kā es saku, primitīva metode, kas fantastiski strādā. Ja? Tā kā man vienkārši ir iebāzts teikums, ka es uz reklāmu nereaģēju. Es 50 reizes sev iebāžu teikumu, ka es uz reklāmu nereaģēju, līdz ar to par šopaholiķu laikam šajā dzīvē nekļūšu. Tā. Tas arī viss. Vēl te ir par abortiem, bet par abortiem es esmu runājusi. Aborti arī ir, ļoti zinu, ka man doktori iebildīs, bet tā arī ir kontracepcijas metode. Tikai ļoti sāpīga un ļoti veselību graujoša. Tur tāpat tās tiek nobremzēts process. Ja. 150 jautājumu. Jā. Tas bija čau vienkārši. Paldies!